Sveiki, čau visiem! Šis ir Matevs Okonis. Sveicu jūs LibraLures kanālā. Šodienas sērijā es vēlētos jums parādīt un pastāstīt dažus vārdus par vēl vienu mūsu modeli no Verticel sērijas. Šī ir Vardes neasa aste, kuras garums ir 8,2 colas 210 mm. Aicinu skatīties tālāk. Frog Dead Pointail ir pieejams 12 krāsās, tāpat kā pārējie 3 Verticel Pelagids sērijas modeļi. Frog ir izstrādāts galvenokārt vertikālai līdaku makšķerēšanai, bet arī zandarta ķeršanai. Tāpēc mēs samazinājām izmēru līdz 210 mm, lai efektīvi varētu ar to ķert zandartus. Kā redzat, tam ir ļoti smalkas sānu kājiņas. Korpus ir veidots kā varde, ideāli imitējot vardi. Aste ir mana fantāzija. Šeit mēs pievienojām kurkuļa asti ar kātiņu, kas notur šo mānekli, lai to varētu labi vadīt un pareizi prezentēt. Sīkākās detaļas piešķir šim māneklim ļoti dabisku un smalku kustību ūdenī, kas lieliski pievilina zivis uzbrukumam, pat ja mēs ar makšķeri neko nedarām, kājiņas ūdens straumes ietekmē maigi viļņojas un kustas, un dažkārt ar to pilnīgi pietiek, lai izprovocētu zivis uzbrukumam. Nav nepieciešams raustīt makšķeri vai ļoti spēcīgi vilkt šo mānekli. Patiesībā pietiek ar detaļām un labi atveidotu formu. Tagad parādīsim jums, kā māneklis darbojas akvārijā, lai jūs varētu redzēt visu šo kājiņu un astes kustību. Mūsu Frog mānekli varat aprīkot līdzīgi kā Gobio blake, ko jau iepriekš jums rādījām. Tāpēc apskatiet un iegriezieties mūsu mājaslapā www.libralures.com. Tur atradīsiet sadaļu katalogs. Katalogā ir parādīti visi apraksti par āķu izmēriem un grafiski attēloti aprīkojumu veidi. Tāpat tur būs vēl vairāk informācijas. Un tūlīt jums parādīšu, tāpat kā iepriekšējiem modeļiem, šīs kāpurķirmas pamata aprīkojumu, lai uzsvērtu, ar ko vislabāk sākt. Pārējais ir eksperimentēšana un mēģinājumu ceļš. Tātad tagad mēs jums parādīsim klasisko stiegrojumu ar apaļu ieskrūvējumu celtņa svina galvu. Tāpat mums ir āķītis. Āķītis ir kopā ar tapām. Mums ir ieskrūvējama džiga galviņa. Grosu un 2 savienojošie gredzeni. Varam izmantot 2 grozus, dubultu vai 3-kāšu grozu, atkarībā no tā, cik tālu vēlamies novietot āķi. Ņemam džiga galviņu, savienojošo gredzenu un piestiprinām gredzenu pie galviņas. Piestiprināsim to no augšas. Mēs tulkojam. Mēs veicam pagriezienu. Uzreiz piestiprinām pie groza, lai nevajadzētu atkārtot vienu un to pašu darbību 2 reiz. Un mums ir galviņa kopā ar grozu un savienojošo gredzenu. Tālāk pievienojam otru savienojošo gredzenu, un, kad āķis ir piestiprināts, uzmanīgi izveram visu gredzenu cauri, un mums ir šāds komplekts, kas ir pilnībā sagatavots lietošanai. Šis ir viss nepieciešamais aprīkojums. Tālāk ņemam mūsu vardi. Ievietojam tapu paredzētajā vietā un uzmanīgi, lēnām ieskrūvējam to, vienlaikus stingri turot galviņu, lai tā neizslīdētu un viss process noritētu droši un precīzi.
tādā veidā. Un mēs iedzenam enkuru savas vardas mugurā. Tas izskatās šādi. Šis ir pirmais klasiskais galviņa stiprinājums. Āķu izmērus un visu pārējo atradīsiet katalogā, kā jau iepriekš minēju. Tagad parādīsim, kā uzstādīt zivju galvu. Mēs varam vai nu tieši nogriežam galvu no korpusa, varam, protams, nogriezt mazāk. Ieduram mūsu tapu un ieskrūvējam to ķermenī. Lūk. Un mums ir pielāgota mūsu ķermenim. Šeit mums ir tas pats komplekts salikts kopā, savienojošais riņķis, griezulis, riņķis un āķītis ar tapānu. Paņemam aiz riņķa, piestiprinām pie cilpiņas. Iespraužam un uzmanīgi ieduram mūsu pašu korpusu. Un tagad ņemam tukšo volframu. 20 gramu nūjiņas galvenokārt ir ar āķi. Šeit āķi vienkārši nogriež. Atstāju tapas, lai galviņa neizslīdētu no mānekļa un piestiprinu pie varda, iedurot to gumijā, pagriežot, tad tā tapa ieķeras un tur. Pēc tam uzmanīgi ieskrūvēju skrūvīti, kas notur trīskāršo aķīti, un jau iepriekš sagatavoto uz 0,50 samu pītas auklas sasieto trīskāršo āķi piestiprinu pie galviņas. Pēc tam, kad tas ir rūpīgi un droši piestiprināts pie atstiņas, es uzmanīgi iespraužu to korpusā. Pateicoties šai precīzajai savienošanai, visi elementi kopā veido vienu veselumu. Paldies, ka noskatījāties šo īso video. Negribēju garlaikot, atkārtot vēl vairāk montāžas veidu un visu pārējo, kas attiecas uz blaki galviņu. Tāpēc šis video ir nedaudz īsāks. Bet nākamajā sērijā, kas būs pēdējā šajā Vertical sērijā, mēs parādīsim Deadfish mānekli. Tā būs pēdējā ukleja māneklis, ko parādīsim jums nākamreiz. Paldies! Aicinu jūs arī sekot mums TikTok, Facebook un Instagram, lai sekotu mūsu sociālajiem tīkliem. Ceru, ka mēs jūs neapnicinām. Ja vēlaties kaut ko redzēt, dzirdēt vai par kaut ko runāt, rakstiet mums, cik vien iespējams, vienmēr atbildēsim. Turiet cieši! Čau!